Raidījuma Drapiņas pielikums. Saruna ar medicīnas zinātņu doktoru, otorinolaringologu, Latvijas Universitātes rezidentūras vadītāju otorinolaringoloģijā un klīnikas headline vadītāju Kasparu Peksi. Bet runāsim mēs par tādu saistību starp zobārstniecību un otorinolaringoloģiju. Jo patiesībā mutu un deguns ir cieši saistīti, viens no vienas puses, otrs no otras puses, un visbiežāk tā saistība ir izraujot, piemēram, 6. 7. zobu vai liekot implantus. Izstāst man par šo saistību, kā sadarbojās LORS un zobārsts. Jā, labdien! No ārstiem vispār vajadzētu sadarboties savā starpā, bet šeit sadarbība tiešām ir pacienti interesēs. Pavisam īsts ievads, augšžokļa dobums, par kuru šī gadījumā iet runa pieaugušam pacientam, ir zobu vēsturiskās mājas. Kā dzimtas mājas cilvēkiem, jo tad, kad mēs bijām mazi, mums bija mazs augšžoklis, un tur bija zobu aizmetņi. Piena zobu, īsto zobu, seja auga lielāka, izauga piena zobi, izkrita piena zoba, aizsūtīja viņas mūsu bērnībā uz krāsnes, tagad zobu fejai. Pagāja laiciņš, izšķīlās pastāvīgie zobi, seja izauga vēl lielāka. Un tad, kad sejas skelets ir noformējies, tad augšžokļa zobu saknes apmēram 50% cilvēku atrodas vai no ar saviem galiem joprojām iekšā augšžokļa dobumā vai uz robežas ar augšžokļa dobumu grīdu. Apmēram 50% pacientu zobi izšķiļas un nobrauc lejā augšžokļa kaulā bez šīs saistības ar augšžokļa dobumu telpu, bet 50% pacientu ir saistība anatomiski ar augšžokļa dobuma telpu un jebkurā augšžokļa zobu iekaisuma situācijā. Tu pieminēji 6. 7. zobu, bet sākot no 4. pat dažreiz no 3. zoba līdz 8. Zoba iekšpuses vai zoba apkārtējo audu iekaisuma gadījumā var būt arī sekojoši iekaisums augšžokļa dobumā. Un tur tā lūk ir LOR doktora kompetence. Man tev tāds jautājums ir. Ja mēs iedomājamies muti un mutes mikrofloru, tad tā ir visnetīrākā visā cilvēka organismā. Es domāju, ka viņi ir noteikti netīrāka nekā dibenā. Kā bagātīgāk. Jā, katrā ziņā tur dzīvo jebkas, ieskaitot saprofītus. Savukārt, haimora dobums vai augšžokļa dobums ir relatīvi tīrs. Tu, protams, dzīvo savu mikrofloru, bez tās nav nekur. Bet tomēr tas ir tāds relatīvi tīrs. Kas notiek tad, ja viņus tu savieno? Augšžokļa dobuma mikroflora, vai kā mūsdienās saka, mikrobioms patiesībā ļoti bagātīgs. Tur ir no 100, 200 līdz pat 400 sugu. Baktērijas, vīrusi, sēnītes un nezinu visus nosaukums, kas vēl. Bet viņu katra individuālā sugas īpatņu skaits ir ļoti neliels, un viņi dzīvo tādā līdzsvarā, un to mēs saucam par veselu situāciju. Tomēr augšžokļa dobums nav sterils. Tomēr mikrobioms augšžokļa dobumā, mikrobioms mutē, smaganās, ap zobiem ir pilnīgi divas dažādas mikrobioloģiskas, sauksim to struktūru vienības. Ja viņi sajaucās, tad vienmēr notiek, jebkurā dzīvajā pasaulē notiek cīņas starp tiem kolonistiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem par dzīves telpu. Un tad sākas stāvoklis, ko mēs saucam par slimību. Katrā ziņā, ja tu viņus savieno, tad tā sajūta ir apmēram tāda, ka augšžokļi ieiet kakas. Jā, jo smirdoņi ir apmēram tāda pati vai vēl nopietnāka. Tieši pie odontogēnas izcelsmes, respektīvi zobu iekaisuma gadījumā, tās smirdoņa no augšžokļa dobuma ir ļoti specifiska un pretīga bieži vien. Tas ir tādēļ, ka tie mikrobi ir no mutes floras. Jā, un viņu ir pēkšņi kaut kādu iemeslu dēļ vienas kaut kādas baktērijas ļoti izteikts pārsvars pār pārējām. Labi. Izstāst man par to, kad cilvēks saka, jā, viņš grib vai teiksim, raut 2-3 zobus vai likt jaunus implantus, kurā mirklī viņam tomēr vajadzētu ieraudzīt LOR? Jā. Pirmkārt jau, ja mēs runājam par zaudēta zoba aizvietošanu ar implantiem, tad
šīs procedūras piemērotība un iespējamība ir absolūta zobārsta kompetence. Tur man nekādi nebūtu jāiejaucās, bet šī sadarbība, kā jau es teicu, ir pacienta interesēs un, kā lai saka, ir jāpalīdz pacientam realizēt to, ko viņš vēlas šajā situācijā. Un, protams, zaudētu zobus principā ir jāizvieto tikai, zobu implantācija, protams, nav vienīgais. Tas ir vismodernākais, daudzajādā ziņā visfizioloģiskākais, bet nebūtu nevienīgais veids, kā aizvietot zaudētus zobus. Tomēr, kurā gadījumā vajag loru? Es teiktu, ka visu zobu gadījumā, visu zobu zaudējumu gadījumā, kad ir zaudēti zobi sākot no 4. līdz 8. Ja tiek apspriestas implantācijas procedūras, tad lordakteri vajag, ne jau visos gadījumos, jo to, protams, vispirms stomatologs novērtē, vai augšžokļa kauls ir pietiekami biezs, un, ja implantu var ievietot bez nekādām papildus darbībām, ieskrūvē implantu, sadzīja, uzlika zobu protēzi. Tad, principā, lordakteris visbiežāk nav nepieciešams. Bet ļoti bieži pie zaudētiem zobiem tiek zaudēts arī augšžokļa kauls, un tad ir nepieciešama vēl papildus kāda procedūra, tā saucamais sinus lift vai augšžokļa kaula augmentācijas procedūra, respektīvi ievietotas kaut kāda mākslīga materiāla ievietošana augšžokļa dobumā, alveolārajā bedrē. Un šī procedūra vienmēr ir iejaukšanās no mutes dobuma puses augšžokļa dobuma telpā. Gan patiesībā tā gluži nav, jo tā materiāla ievietošana notiek zem kaula plēves. Un, no vienas puses varētu teikt, ja zobārsts rīkojas eleganti, tad tas tur arī paliks. Maisā zem kaula plēves. Iedomājamies mājas istabas sienu, kurai ir uzlīmēta tapete. Es pamēģināšu labāk otrādi. Tātad es esmu apakšējā stāvu iedzīvotājs. Es nolēmu, ka es gribētu pieskrūvēt lampu. Jā. Es saprotu, ka, lai tā lampa turētos, man vajag ļoti lielas skrūvis. Zinām, daļu no skrūvēm es izskrūvēju cauri, un augšējais kaimiņš jūtās neapmierināts, ka lēkā pa tam skrūvēm. Bet es viņam ienesu arī savu mikrofloru. Precīzi, Pēter. Precīzi redzi. Ja sienas vai grīdas biezums būs pietiekams un tavs skrūvis būs tik garas, cik viņām būs jābūt, lai noturētu lampas svaru. Šajā gadījumā zobam arī ir ļoti liels lodze kožot un strādājot. Ja šīs te skrūvis neienāks augšžokļa dobuma telpā, tad, principā, man tur nebūs ko darīt. Bet, ja skrūvi gali ievietosies augšžokļa dobuma telpā, kas nav nekāda zobārsta neveiksme, kas nav paviršība vai neprasme, dažreiz tā vienkārši var būt, tad brīdī mūsu kompetences saskarsies. Tātad tu no augšas mēģinās uzlikt vēl papildus grīdu? Nē. Papildus grīdu izdarīs zobārsts, jo zobārstam būtu jānovērtē šis grīdas biezums pirms kaut ko skrūvēt. Un ar to zobārsts atšķirs no vienkārši skrūvētāja, ka viņš zina, ko viņš dara. Jā. Un zobārstā arī ir, šajā vārdā ir sadaļa ārsts. Jā. Bet diezgan bieži grīdas biezums ir jāpalielina, un to gan veic zobārsts. Tas pats, kurš veic implantācijas procedūras, bet veicot kaula pieaudzēšanu var ļoti bieži dažādu jau no zobārsta neatkarīgu iemeslu dēļ plīst kaula plēve, un atkal mutes mikroflora var sajaukties ar deguna augšžokļa dobuma mikrofloru. Un tādā brīdī pats svarīgākais ir, lai šis iekaisums, kas vienkārši varēja notikt, lai viņš varētu atrisināties, atvesļoties, drenēties caur dabīgo ceļu. Dabiskais ceļš ir augšžokļa dobuma dabiskā atvere, kas atrodas degunā, lordaktera kompetences zonā. Tad ne tikai, tad labākā versijā būtu, ka viņš vienkārši pats drenējās uz degunu. Jā, tā ir vislabākā versija. Un to vajadzētu novērtēt ideālā gadījumā jau zobārstam, veicot izmeklējumus. Vai tāpēc es teicu, ka gandrīz katrā ar augšžokļa implantāciju saistītā procedūrā kompetenta lordaktera konsultācija nekādā gadījumā nenāk par ļaunu. Tas uzreiz jau vēl nenozīmē kaut kādu ķirurģisku ārstēšanu vēl no lordaktera puses, bet tas noteikti būtu vēlams. Un tomēr es, kā vecārs, kurš atcerās profesoru Gaudiņu, un profesoru Gaudiņš tādā gadījumā paņēma šausmīgi lielu adatu, sprici un tādu diezgan asu un nekautrīgu kustību iegāja Haimora dobumā, un tad viņi skaloja braši.
Runājot par implantāciju, šī procedūra var būt nepieciešama atsevišķos gadījumos agrīni pēc implantācijas, ja tomēr pēc implantācijas procedūras augšžokļa dobums ir pilns ar kaut kādu vai nu izjukuša tā sinuslifta materiālu vai strutām, tad, lai nezaudētu to, ko zobārsts ir izdarījis, varbūt šī te darbība ar lielu adatu, kas nav mana izklaide, bet pacienta nepieciešamība, var būt arī nepieciešama. Tomēr, lai tas nebūtu noticis, varbūt, kā gatavojoties implantācijas procedūrām, bija varbūt arī nepieciešama no lora puses funkcionāla deguna blakusdobuma operācija, kuras mērķis ir vienkārši padarīt funkcionējošu augšžokļa dobumu dabisko atveri. Izstāst mazliet tomēr tautai, ko nozīmē haimorīts, frontīts un visu citu dobumu iekais. Tevi minētie termini vienkārši nozīmē to, ka kādā no deguna blakusdobumiem, kur ir vairāk, ir strutas, dažādu iemeslu dēļ, un tam var būt arī par iemeslu augšžokļa dobumā zubova iekaisums, kā jau es teicu. Tomēr lielākā daļā gadījumu tas ir kaut kāds saaugstēšanās sarežģījums, kur pamatā ir slikti funkcionējoša dabiskā atvere. Iepriekšējie neizārstētie iekaisumi vai iedzimti neērta, apgrūtinoša dabiskā anatomija. Un strutains iekaisums kādā no deguna blakusdobumiem veidojas ilgstoši bloķētas dabiskās atveres dēļ. Un bloķējušie faktori var būt anatomija un var būt iekaisumā sapampusi gļotāde. Pamatā tie ir divi. Pēdējais jautājums attiecībā uz loru un zobārstu sadarbību. Kurā vietā tu strādā un kā atrast klīniku Headline? Jā, es strādāju klīnikā Headline. Tā ir mana vienīgā darba vieta jau sen. Šogad esam 15 gadus kā atvērti. Tieši šajā laikā, 1. decembrī, ir mūsu jubileja. Atrodamies Kalnciem ielā 98, netālu no lielveikala kompleksa Spice, pavisam netālu no Elefantu viesnīcas. Un klīnika Headline gan Waze, gan Google karšu sistēmas atrod ļoti vienkārši. Tad laiku pa laikam ej pie zobārsta, nepakautrējies apmeklēt otorinolaringologu. Un nekautrējies savam zobārstam pajautāt, vai man nebūtu nepieciešama kompetenta lora padoms. Tas bija raidījuma Apins pielikums.